lai varētu runāt par pameža nozīmi putniem, ir jāskatās uz mežu kā uz mājām. Jādomā par mežu kā par dzīvotni. Jo vienkāršot sakot, ir dažas lietas, kas ir putnam kritiski svarīgas, lai viņš varētu šeit dzīvot. Viņam ir vajadzīgs ko ēst, viņam ir vajadzīgs, lai viņš pats netiktu apēsts, un viņam ir nepieciešams, kur būvēt līgstu. Tātad viņam ir vajadzīga iespēja vairoties. Un jo vairāk dažādu struktūru mežā ir, jo vairāk dažādu putnu sev var atrast visas šīs te vajadzīgās lietas. Tāpēc mežs varētu būt kā māja, un katrs no tiem struktūras elementiem var būt kā dzīvoklīts, kas nodrošina iespēju tam vai citam radījumam tur dzīvot. Un tātad daļai putnu mežā ir nepieciešams pamežs. Mežu kontekstā tiek runāts par pamežu un par paaugu. Paauga ir tie koki, kas var paaugties un labvēlīgos apstākļos izaugt tik lieli kā pirmā stāva koki. Teiksim, te man aiz muguras ir eglīte, nu viņa tērnā tāda nonīkusi, bet ja te kāds koks izgāstos vai tiktu nocirsts, viņai būtu iespēja augt, tad viņa izaugt lielu, tātad tā būtu paauga. Savukārt lāzda sievas, pīlāģi, kas nekad nesasniegs lielo koku augstumu, tas būtu pamežs. Bet no putnu viedokļa mazi kociņi, krūmiņi, nu tur no putnu viedokļa varbūt nav tas dalījums tik būtisks, kā no meža apsaimniekošanas viedokļa. Pirmkārt par to netikšanu apēstam, pamežs ir iespēja paslēpties. Ja nāk plēsējs pa zemi vai no gaisa, tad putns var iemukt tajos kociņos un krūmiņos un paslēpties. Tāpēc arī, piemēram, putnu barotavas ierīko prātīgi krūmu tūmā, lido vanaks, tad mazie putni var iemukt iekšā krūmos paslēpties. Ja te viss būtu pilnīgi klaišs, tad tādiem putniem, kas dzīvo zemu, īsti nebūtu ko darīt, jo viņi visu laiku būtu atklāti plēsējiem. Tas arī jāpatur prātā, ka mēs varam pa mežu droši brist, no viena neslēpties, skaļi uzvesties, tāpēc, ka mūs neviens ēst nenāk. Bet, ja tu esi mazs putniņš, tev visu laiku ir jādomā par to, ka kāds tev var apēst. Un viens ir slēpties no plēsējiem, otrs ir slēpties no augstuma. Jo tīpaši ziemā naktīs daudzi putni iet bojā vienkārši nosalstot, mazie putniņi. Un tāpēc viņi meklē vietas, kur varbūt mums pat nešķist būtiski siltāks, bet tomēr putni meklē vietas, kur ir kaut mazliet siltāks un tā tad lielākas iespējas izdzīvot. Un vienkārši ielīst koka zaros jau ir siltāk, un ja tu vari ielīst, teiksim, eglītē, nu šīs ir tādas plikas eglītes, bet ir arī blīvākas eglītē, kadiķītī, kas pa ziemu lapas nezaudē, tad ir vēl siltāk un foršāk, tātad lielākas iespējas izdzīvot. Tātad, kā es teicu, struktūra daudzveidība mežā nodrošina sugu daudzveidību, bet arī dažādas pameža koku un krūmu sugas var palīdzēt dažādās dzīves situācijās. Teiksim, ja mēs runājam par slēptuvēm, tad lapu koki un krūmi ziemā būs švakas slēptuvs, bet eglītes būs ļoti labas slēptuvs. Vēl, ja mēs runājam par putnu barošanos un dažādiem pameža krūmiem un kokiem, tad te ir pīlādes. Viņam nav ogu šobrīd, bet tad, kad pīlāģiem ir ogas, tās ir ļoti nozīmīgas putniem gan rudenī, gan ziemā, ar ko baroties. Un tāpat tas pīlādes ir iaudzis iekšā lazdās, kas mežsaimniekiem diezko nepatīk lazdas, jo tās nekad neizaugs līdz tādiem lieliem saimnieciski nozīmīgiem kokiem un varbūt traucēs izaugt mērķu kokiem, bet atkal putniem lazdas ir nozīmīgas. Mežirbi nevelti angliski sauc par lazdu irbi, jo lazdas ir mežirbei barošanās objekts un arī slēptuve, protams. Tāpat arī riekstroži, piemēram, var ēst lazdu riekstus vēlāk sezonā. Tātad dažādi koki un krūmi nodrošina dažādas barošanās iespējas putniem. Bet tāpat tas ir nozīmīgs no ligzdošanas viedokļa, jo mežā
dažādas struktūras nodrošina iespējas izdzīvot dažādām putnu sugām. Ir, teiksim, sugas, kas ligzdo lielos kokos, bet ir sugas, kas ligzdo krūmos un mazos kociņos. Un līdz ar to, ja mēs krūmus un mazos kociņus izvācam ārā, tad te arī vairs nebūs vietas tām sugām, kam šīs struktūras ir nepieciešams. Pavasarī putni, kad atgriežas, viņiem ir fiksi jāizsit labākās teritorijas, vai daļa no viņiem jau ir šeit, tātad viņi ir labākās iespējās nometnieki. Un pavasarī tie, kas ligzdo ātrāk, tie var ligzdot, piemēram, eglītēs, kas jau ir droša vieta, jo tur ir zaļums riņķī, maskēšanās jau ir, tas ir viena no būtiskākajām lietām, kas ligzdē vajadzīgi būt neredzamai, jo viņai būs ar visiem mazuļiem un olām jābūt uz vietas ilgu laiku. Tāpēc, teiksim, dziedātājs trasts, kas atgriežas salīdzinoši agri pavasarī, tas varētu ligzdot eglītē. Ķauķi, piemēram, dārza ķauķis, melngals ķauķis, viņi arī mēdz ligzdot eglītēs, bet viņi atgriežas vēlāk un sāk ligzdot vēlāk, līdz ar to viņi var arī būvēt ligzdas krūmos, lapu krūmos, ja tā var teikt, tātad lapu kokos un krūmos, tad, kad lapas jau ir saplaukušas, kas ligzdu piesedz. Bet tie svarīgi elementi ir jāskatās visi kopā, tātad netikt apēstam, atrast pašam, ko ēst un būvēt ligzdu. Jo reizēm ir tā, ka pamešs nenodrošina visu to vienai sugai, bet tomēr kaut kādā dzīves posmā ir vajadzīgs. Piemēram, zīlītis ligzdo koku dobumos, viņš bieži vien arī barojas kokos, bet tai pašā laikā gan daudz zīlītis arī barojas pameža krūmos un mazajos kociņos. Šitādos kociņos nekādu dobumu neuztaisīs, līdz ar to šeit zīlītei vietas ligzdošanai nebūs, bet viņas bieži barību meklē arī šādos te pameža krūmiņos un kociņos, kur dažādi kukaiņi dzīvo. Tā kā jā, svarīgi paturēt prātā, ka pamešs nodrošina iespējas ēst ne tikai augēdāju putniem, kas ēd pīlāģu ogas vai lazdu pumpurus, bet arī kukaiņēdāju putniem. Jo, protams, tāpat kā dažādi putni apdzīvo pamežu, tāpat arī dažādi kukaiņi šeit atrod mājas, kuras viņi neatrastu, ja pamežu šeit nebūtu. Un arī mežirbe, viens no īpaši aizsargājumiem un apdraudētiem putniem Latvijā, ligzdu viņi būvē uz zemes, bet pamežs viņai ir kritiski svarīgs dzīvotnes elements, gan kā slēptuve, gan arī kā barošanās vieta. Pameža saglabāšana tur, kur tas dabiski ir sastopams, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu sugu daudzveidību. Bet, ja mēs runājam par dabas daudzveidību saglabāšanu, tad mums ir svarīga ne tikai sugu daudzveidība, mums ir svarīga arī ekosistēma daudzveidība. Tāpēc reizēm mēs gribam saglabāt arī tādas ekosistēmas, kur liekas, kā bet sugu taču tur ir mazāk, kas ir, teiksim, tādi nabadzīgāki priežu meži. Un līdz ar to var būt situācijas, kad pamešs ir nevēlams. Piemēram, sausiem priežu mežiem, kuros nav sastopami varbūt ļoti daudz putnu, bet ir dažādi citi specifiski augi un dzīvnieki, tad dabiskiem sausiem priežu mežiem ir raksturīga degšana bez cilvēka iejaukšanās. Un tas nozīmē, ka laiku pa laikam visi pameža koki un krūmi izdeg un iztur lielās priedes ar biezo mīzu, kam tā mīza ir pielāgota tam, lai viņu pasargātu no uguns. Un tad tur veidojas tāds gaišs ainavas ar ķērpjiem un dažādiem kukaiņiem, kam noēnotas vietas nepatīk. Un tās ir situācijas, kur pasaulē, kur mēs neļaujam mežam degt, var būt nepieciešama pameža izvākšana, tīpaši pilsētu tūmā, kur ir ne tikai tas, ka degšana vairs dabiski nenotiek, bet arī notiek, smalki izsakoties, eitrofikācija, tātad mežu piesātināšanās ar barības vielām. Tur ir suņi un mēs un atkritumi, un līdz ar to tie, kas kādreiz bija tādi sausi, smilšaini priežu meži, tie sāk aizaugt ar dažādiem krūmiem, un tā dabiskā ekosistēma mainās. Varbūt tur iegūst putni
kas dzīvo tajos krūmos, bet ja mēs skatāmies uz dabas daudzveidību kopumā, mēs pazaudējam vienu no ekosistēmām, kas arī ir zaudējums dabas daudzveidībai. Un otrs situācijas arī attiecībā uz priežu mežiem, un tur var runāt arī konkrēti par putnu, par medni, ir purmalu priežu meži. Tātad, kas ir nevis sausi, bet tieši slapji, un viņi arī ir slapji ar sūnu zemsedzi, kur arī ir maz pameža, bet nosusinot mežu meliorācijas rezultātā, tur sāk pamežs veidoties, viss sāk aizaugt, vienā brīdī kļūst mednim nepiemērots. Un mednis ir viens no piemēriem, kuram tiešām vajag dažādas struktūras, un kur dabiskā situācijā, kur ir arī visi dabiskie procesi degšana ieskaitot, viņš var labi dzīvot, bet tad, kad viņa dzīvotnes ietekmē cilvēks, tad tā meņa dzīvotnes apsaimniekošana vairs nav tik vienkārša. Jo viņam ir vajadzīgas visas dabiskā meža struktūras, bet, teiksim, pārāk daudz pameža un sīkrūmu mednim ir slikti, jo tas nozīmē, ka viņš nevar pārredzēt savu riesu teritoriju, viņš neredz plēsējus, kas tuvojas, un tās ir situācijas, kas veidojas Latvijā, tur, kur šie te purmalu priežu meži tiek nosusināti un aizauga. Savukārt otra galējība ir, par ko reizēm uztrauc Somijas meģņu pētnieki, ka tas mežs ir pārāk pliks, ka tur vispār nav nekādu to pamežu koku un krūmu, un tādā situācijā atkal mednim nav kur paslēpties. Viņš varbūt to plēsē pamana, bet viņam nav īsti, kur likties un pašam palikt nepamanītam. Tā kā mednis ir tāds, kam vajag gan klajumiņus, gan tādas vairāk aizaugušas vietas. Vēl viena situācija, kad pamežs ir nevēlams. Tad, kad mēs runājam par dabas daudzveidību, tas, ko mēs gribam saglabāt, ir vietējā dabas daudzveidība, konkrētai teritorijai raksturīgā. Un viens no draudiem dabas daudzveidībai ir arī invazīvās sugas, ko cilvēks ir ievazājis un kas sāk izplatīties, izkonkurēt vietējās sugas, ietekmēt vietējās ekosistēmas. Un viena no tādām sugām ir korinta, kas cilvēkiem un arī putniem varbūt garšo tās odziņas, bet mūsu dabiskajās meža ekosistēmās viņi nevēlam, ko arī mēs varam bieži redzēt piepilsētu mežos, ka tas pamežs ir nevis ar daudzām sugām, kā es varēju rādīt šeit pirms mirkļa, kur ir dažādu sugu koki un krūmi, bet kur lielās platībās vienkārši aug korintas mežam papakš, un līdz ar to tā dabiskā ekosistēma degradējas. Tur vairs citas sugas var neatrast sev vietu, un augsnes apstākļi mainās. Tā kā atkal, ja tas pamežs ir veidots no invazīvajām sugām, korintas šajā gadījumā, tad tas ir nevēlami. Viena no lietām, kas ietekmē dabisko meža struktūru, ir meliorācija. Jo meliorācija ir vērsta uz to, lai lielie koki augtu lielāki, vai varbūt, lai tur mežā varētu augt vēlamās sugas, tātad tiek nosusināts dabiski slapjš mežs. Un tas arī var ietekmēt pamežu nevēlamajā virzienā. Tātad, ja tas ir tāds klajāks purmals mežs, tad tur viss saug un var kļūt mednim nepiemērots, un tad reizēm tā vietā, lai aiztaisītu grāvi ciet, notiek mēģinājumi izcirst kociņus un krūmiņus. Bet arī tādā situācijā, kur jau pamežs ir, tur mainoties mitruma apstākļiem, arī, protams, tiek ietekmēts tas pamežs, kas ir pielāgojies tieši tiem apstākļiem, kas tur ir dabiski raksturīgi, un arī tad tā daudzveidība, kociņu krūmu daudzveidība, un līdz ar to arī putnu un citu dzīvnieku daudzveidība var noplicināties. Kā jau minēju, pamežs ir ļoti būtisks meža dabas daudzveidības saglabāšanai, ne tikai putniem, bet arī citiem organismiem. Tāpēc varbūt nav brīnums, ka pameža saglabāšana ir iekļauta Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā. Tikai iekļauta, diemžēl, ļoti mīkstā formā. Šeit mēs varam lasīt 60. punktā, galvenajā cirtē un kopšanas cirtē tādā apjomā, kas neapdraud darba drošību un ļauj nodrošināt meža atjaunošanu, saglabā mežābeles, kadiķus un citus vietējo sugu pamežu kokus un krūmus. Tātad, ja neskaita nedabiskas sugas, tad šie MK noteikumi saka, ka vajadzētu saglabāt pamežu. Uzreiz gan ar atrunu, ja tas neapdraud darba drošību un ļauj nodrošināt meža atjaunošanu.
Un šī te vājā formulējuma dēļ pamežs bieži vien tiek iznīcināts dažādās cirtēs. Šeit mēs redzam kopšanas cirti, tātad meža darbi ir veikti, bet koki vēl stāv, tātad te nav kailcirta, bet kopšanas cirta veikta. Bet te mēs redzam arī to, ko var redzēt bieži citās vietās, ka vienalga, vai tā ir kailcirta vai kopšanas cirta, pirms brauc vīrs ar harvesteru, atnāk vīra motorzāģiem un sāk ar to, ka izvāc ārā visu pamežu, ko teorētiski būtu labi saglabāt. Te gan var redzēt par laimi, ka vismaz daļa paaugas eglīšu ir saglabāts. Tātad tie ir tie koki, kas izaugs lieli, bet gandrīz visi lapu koki un krūmi ir izzāģēti. Līdz ar to daudziem putniem vairs nebūs ko darīt, kamēr šis pamežs neatjaunosies. Un, piemēram, šeit tepat blakus ārpus kadra ir egļu nogabals. Tātad šeit bija laba dzīves vieta mežirbei, Eiropas Savienības līmenī un arī Latvijā īpaši aizsargājumai sugai, kam vajag gan skujkoku mežus, gan pamežu, kur baroties, bet pēc šādu darbu veikšanas mežirbei šeit vairs nebūs ko darīt. Un līdz ar to statistikā šis joprojām būs mežs, mežirbes dzīvotne, tā, ja mēs skatītos pēc zaļiem pleķiem, kartē nav iznīcināta, bet tās mežirbei vajadzīgās dabas struktūras ir zudušas. Viņš nejauši nobradāts, viņš ir apzināti nozāģēts. Un redz, kadiķis arī ir foršs priekš liksdošanas, jo tā ir laba slēptuve ar asām skujām, kur var iebūvēt liksdiņu. Un šeit nogabala malā viņš pilnīgi noteikti netraucēja. Un ja domā par to, kas ir kopšanas cirta, vismaz pēc definīcijas, kas ir, lai lielie koki varētu labāk augt, tad šiem te palikušajiem bērziem un apsēm jau tāds kadiķīts augt galīgi netraucēja. Bet putniem viņš būtu bijis noderīgs. Šeit ir viens piemērs, kā būtu labi rīkoties. Ministru kabineta noteikumi prasa saglabāt ekoloģiskos kokus, noteikti koku skaitu uz hektāru. Un vislabāk viņus ir saglabāt grupās, tā kā šeit ir tāda ekoloģisko koku grupa. Tāpēc, ka paši koki ir viena lieta, liela veci koki, protams, ir vērtība, bet tad, ja mēs saglabājam grupā kā šeit, tad var saglabāt līdz ar visu zemesēdus pamežu, visu to meža gabaliņu var saglabāt, kā tas te ir noticis. Tas ir tāds teorētiski labais piemērs, kā tam vajadzētu būt. Un daļai radījumu tas tiešām palīdz, bet, protams, no putnu viedokļa šis ir ļoti, ļoti mazs pleķītis. Te tā kārtīgi, teiksim, mežirbes teritorija nesanāks no šī mazā laukumiņa. Jo visā pārējā izcirtuma daļā, kur tagad ir iestātītas jaunās priedītes, nekas no pameža krūmiem nav saglabāts, un nekam, kas tur izaug, arī neļauj saglabāties, jo regulāri tiek tā jaunaudze izkopta, lai nenoēno priedītes, līdz ar to tiek veidot tāda priedes audze kā lauksaimniecības kultūra. Un varētu domāt, ka kailcirtē kāda jēga vispār saglabāt krūmus, jo mežs ir pagalām, kas lielā mērā tā arī ir, bet tomēr, ja mēs izcērtam lielos kokus, tas ir viens būtisks zaudējums mežam, bet krūmu saglabāšana ļauj vismaz daļai sugu, tomēr kaut kā to izcirsto pleķi vēl izmantot, bet ja mēs izvācam arī krūmus, tad mēs to noplicinam līdz pēdējiem. Un šeit dzīvojot blakus tam izcirtumam, es redzu, ka arī nav tā, ka uzreiz ienāk, teiksim, zālāja putnu sugas, kam patiktu atklātas ainavas. Var redzēt, ka kamēr kaut kas sāk attaukt, ir tāds liels tukšums no putnu daudzveidības viedokļa. Vienkārši tāpēc, ka saglabāts faktiski nekas, izņemot šo te pleķīti, kas ir jauks piemērs, bet tikai viens pleķītis. Ja mēs skatāmies nākotnes perspektīvā, teiksim, pēc gadiem 40, tad, protams, situācija te būs mainījusies. Šis pleķītis, jādomā, joprojām būs, bet arī te gaismas apstākļi būs pamainījušies, tātad droši vien tā augu struktūra arī būs mainījusies, bet šai daļā, kur aug priedes, pēc 40 gadiem visdrīzāk būs blīva priežu audze, kur joprojām būs ļoti maz kā cita. Un tikai vēlāk, ja tas tiks atļauts, te varēs sākt veidoties kaut kādas dabiskākas struktūras, bet diez vai tas notiks ātrāk kā pēc gadiem 60.
Ja runājam par putnu daudzveidību, tad kāpēc it īpaši mežsaimnieku aprindās ir tāds uzskats, ka jaunaudzes ir putniem bagātākas un lielos mežos putnu ir maz. Es varu izdomāt divus minējumus, kāpēc tā varētu būt. Viens ir, ka jaunaudzēs ir aizliegta kopšana putnu ligzdošanas laikā daļai jaunaudžu. Lielos mežos joprojām drīkst cirst putnu ligzdošanas laikā, un tad varbūt rodas iespējas, ka tās jaunaudzes svarīgākas, bet jaunaudzes vienkārši ir tas, kur ir vieglāk pārtraukt darbošanos putnu ligzdošanas laikā. Tas, acīm redzot, bija vieglāk sagramojams mežsaimniekiem, un tāpēc to izdevās pieņemt. Otrs iemesls, kāpēc varētu nepamatoti šķist, ka jaunaudzes ir putniem svarīgākas un putniem bagātākas, ir tas, ka jaunaudzes saistās ar kaut ko līdzīgu krūmājam, un krūmos tiešām ir daudz putnu. Bet, ja un lielais mežs varbūt saistās ar tādu, kur ir tikai lieli koki, un lielos kokos, ja tu skatītos tikai uz tiem lielajiem kokiem, tad varētu būt tā, ka ir putnu mazāk nekā krūmos. Bet tas svarīgais ir, ka vecā mežā ir gan šie lielie koki, gan krūmi, tātad pamešs, un līdz ar to kopumā daudzveidība mežos vecos ir lielāka, un viņi ir sugām bagātāki nekā jaunaudzes, lai gan tiek uzskatīts, ka ir otrādi.